Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanās republikāņu kandidāts, eksprezidents Donalds Trumps, ieguvis pietiekamu balsu skaitu, lai uzvarētu. Viņu jau apsveic ar šo panākumu dažādu valstu līderi. Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzsvēra, ka Latvija ir gatava strādāt ar jaunievēlēto ASV prezidentu un jauno kongresa sastāvu. Esam pārliecināti, ka Eiropas interesēs ir spēcīgas Amerikas Savienotās valstis, bet arī Amerikas Savienoto Valstu interesēs ir spēcīga Eiropa. Tā izteicās mūsu prezidents. Izraēlas aizsardzības ministrs Joava Galants atstādināts no amata. Rezultātā Jeruzalemes un Telavivas ielās naktī uz trešdienu izgāja tūkstošiem cilvēku. Tie protestēja pret premjerministru Benjaminu Netanjahu un pieprasīja panākt Gazas joslā turēto ķīlnieku atbrīvošanu. Lai izklīdinātu protestētājus Telavivā, policija pielietoja spēcīgas ūdens strūklas ar nepatīkamu smaku, raksta Times of Israel. Plāni par ātrgaitas šosejām līdz lielākajām pilsētām Latvijā netiks realizēti. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirds Dubkevičs Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē šodien tos nosauca par utopiskiem. Tiesa gan ministrija ceļu tīklu cer uzlabot ar budžetā atvēlētajiem līdzekļiem, kā arī izmantojot publiskās un privātās partnerības projektus. Iepriekšējais satiksmes ministrs Tālis Linkaits solīja līdz 2040. gadam savienot Latvijas lielākās pilsētas un Rīgu ar ātrgaitas ceļiem. Tas bija politiski bezatbildīgi, jo šādu plānu realizācijai būtu nepieciešami vairāki miljardi eiro, tā šodien paziņoja Dubkevičs. Finansējums ceļu būvēi samazinās, jaunajā plānošanas periodā autoceļu būvēi nevar izmantot Eiropas Savienības finansējumu, bet valsts autoceļu fonda finansējums nākamajā gadā būs nevis vairāk par 500 miljardu eiro, novirzot ceļu būvēju 80% no degvielas akcīzes nodokļu ieņēmumiem, bet gan tikai 187 miljoni eiro. No nākamā gada iedzīvotājiem elektrības rēķinos pieaugs maksājumi par sadales pakalpojumiem. Par to informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Lai gan tarifu vērtības it kā nemainīsies, iedzīvotājiem elektroenerģijas rēķinos sākot no nākamā gada 1. janvāra samazināsies valsts atbalsta apmērs, kas stājās spēkā šā gada janvārī un noteica sadales tarifa fiksētās maksas daļas pieauguma griestus lielākajai daļai privātpersonu pieslēgumu. Attiecīgi, faktiskā maksa par sadales tarifa fiksēto daļu mājsaimniecībām nākamajā gadā palielināsies par 2 līdz 6 eiro, neskaitot PVN. Šīs izmaiņas iedzīvotāji redzēs rēķinos jau sākot no 2025. gada februāra. Augšdaugavas novadā par nepilnu 500 000 eiro uzlabos ielu apgaismojumu. Šim prioritāro investīciju projektam pašvaldība ņems valsts kasē aizņēmumu būvdarbiem 407 000 eiro apmērā uz 30 gadiem. Tā nolēmts pašvaldības domes ārkārtas sēdē. 2 gadu laikā pēc projekta plānots izbūvēt vairākus ielu apgaismojuma inženiertīklus 5 kārtās – Ilūkstē, Dvietē, Skrudalienā, Višķos, Ambeļos un Subatē. Projekta ietvaros līdz 2025. gada 1. augustam izbūvēs apgaismojumu elektrotīklus 9400 metru garumā, uzstādīs 222 gaismekļu balstus un 228 gaismekļus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pilsētbūvniecības un vides komisija apsprieda Aveņu parka labiekārtošanu Jaunās Forštates mikrorajonā, kā arī avārijas stāvoklī esošās ēkas Tartū ielā 15 nojaukšanu. Daugavpils domes deputāts Igors Prelatovs izteicās, ka šajā vietā nākotnē plānots izveidot sabiedrisko autostāvvietu tuvumā esošo daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem. Un līdz šā gada beigām Komunālās saimniecības pārvalde kopā ar Būvniecības un plānošanas departamenta speciālistiem sagatavos nolikumu un uzdevumu skiču konkursa un publiskās apspriešanas rīkošanai, lai noskaidrotu mikrorajona iedzīvotāju viedokli un vēlmes attiecībā uz parka labiekārtošanu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio